Sveicināti, labu vakar! Ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa coach. Un atkal tiklīdz man nāk ideja, tā es ar viņu vēlos dalīties, jo es ticu, ka tieši šajā brīdī kādam tas ir jādzird. Tāpat, ja tu uzgāji šo video, noteikti tieši šajā brīdī tev tas ir aktuāli un tev tas ir jādzird. Tātad par biznesa attīstību un biznesa izaugsmi. Strādājam online, darbojamies online vidē par to, kā attīstīties sociālajos tīklos un online vidē. Ja? Un tātad es bieži runāju par to, ka ja tu vēlies sasniegumus biznesā, it īpaši online vidē, tātad jā, bet vispārīgi arī biznesā. Tātad ir 3 pamata punkti, 3 pamata pilāri, pie kā mēs pieturamies. Tu tici sev, tu tici savam produktam, plus tu esi redzams. Tātad tu vari būt izcils cilvēks, izcila personība, pie kā arī ir jāstrādā gadiem un sev jāslīpē. Pareizi jūs zinat, tie, kas ir biznesa cilvēki, jūs zinat, ko nozīmē personīgā izaugsme. Tie ir ļoti, ļoti stingri pamati. Ja tev ir spēcīga personība, tad tas ir ļoti stingrs pamats jebkuram biznesam. Tālāk, tu tici savam produktam. Tev var būt izcils produkts. Tev var būt garšīgākās kūkas pilsētā. Tev var būt viss vienkārši fantastiski atstrādāts, noslīpēts. Tu to dari jau gadiem. Tev ir iedzimis talants, plus tu mācījies un attīstījies un daudzās skolās un vēl sazin kur. Bet, ja tevi neredz un par tevi neviens nezina, tad kāda nozīme pirmiem 2 iepriekšējiem punktiem? Kurš man piekrīt, ieliek like šim te video, tie, kas vēl neseko, piesako manam kanālam. Es izlaidu ūdeni. Ups. Un raksta komentārā. Kā jums liekas, cik jūs esat redzami? Cik jūs esat redzami? Vai jūs atpazīst? Ja es tagad iziešu ielās un pajautāšu cilvēkam, tātad uzdošu tavu vārdu un teikšu, vai tu zini, vai tu atpazīsti, un teikšu tavu vārdu, tavu brendu, tavu zīmolu, kādu sev pozicionē. Vai cilvēki tevi atpazīs? Vai cilvēki tevi zinās? Un cik daudz cilvēku, pieņemsim, ja es pajautāšu 10 cilvēkiem, cik no viņiem tevi atpazīs? Ja? Tātad procentuāli. Cik cilvēki tevi zina? Vispārīgi. Par to ir stāsts. Par to ir stāsts. Tad, kad es uzsāku savu biznesu, es nebiju daudz sociālajos tīklos, es uzsāku savu biznesu vispār no nulles, es sāku pelnīt, tad, kad man nebija sociālajos tīklos vēl neviens sekotājs. Bet man bija ļoti daudz reklāmas. Cilvēki mani atpazina. Ļoti daudz. Visur, kur es gāju, man cilvēki teica, Vita, tu esi visur. Visur. Cilvēki mani pamanīja. Cilvēki pamanīja Vita Solo. Man bija savs apģērbs ar uzrakstu Vita Solo. Tad es parādījos televīzijā. Tad es parādījos citos profilos. Tad es parādījos vēl ar vien vairāk un vairāk savos sociālajos tīklos, ko es sāku attīstīt. 1, 2, 3, 4, 5. Parādījos uzņēmumos, parādījos lekcijās, treniņos, semināros. Parādījos daudz kur. Attiecīgi, Vita Solo sāka kļūt redzama. Diezgan ātri. Mans skolotājs teica, Tonijs Robins, viņš teica, take massive action. Massive action. Spēcīgu darbību. Dodies uzbrukumā. Savā ziņā. Jā. Un tieši par to ir stāsts. Kāpēc ierakšu šo video? Tas ir tik ļoti par šo te pašpārliecību.
par spēju uzdrīkstēties, par spēju izkāpt no savas iekšējās čaulas, no savas komforta zonas, no sava ego, kurš saka, tevis ir par daudz, nelien, nebāzies, ko cilvēki padomās, visādi komentāri, ja nu kāds pazīstamais ieraudzīs, pēc tam klačosies un stāstīs citiem, un, ja nu man neizdosies, ja nu man nesanāks, tas taču būs muļķīgi, nē, es visiem apnikšu, manis būs par daudz. Ja? Un tad tu sēdi savā ego un paliec tur, kur tu esi. Attiecīgi tu sevi samazini. Tu neļauj sev būt. Tu neļauj sev augt. Tu neļauj sev parādīties plašāk. Attiecīgi nebūt redzamam ir tieši tikpat muļķīgi, kā sēdēt. Es šobrīd sēžu mājās, ja? Kur ūdeni izlaidu, pēc tam savākšu. Sēdēt mājās un gaidīt, ka mani klienti atnāks un pieklauvēs pie manām durvīm. Un teiks, Vita, mēs tieši tevi meklējām, beidzot mēs tevi atradām. Protams, ka tā var būt. Tad, kad jau ļoti mani atpazīst un tiešām meklē, ja? Tad, kad man jau ir jāslēpjas. Bet ir īpaši sākuma punktos, pirmajos posmos. Man ir jāpieceļās no sava dīvāna, jāiziet ārā, tur ārā jāiziet. Un jāpasaka cilvēkiem, šeit es esmu. Es esmu Vita Solo. Esmu tas un tas. Piedāvāju to un to. Es te skaļi runāju, kur cilvēks ārā jau pagalmā jau skatās. Zinās par mani, vai tuļņi atnāks pie durvīm. Teiks, jā, es tevi atradu. Tālūk, ja? Tātad ir jāiziet ārā. Un skaļi jānobļaujās. Kas tu esi, ko tu dari, kā tu vari palīdzēt. Un jānobļaujās ne jau vienu reizi, bet jābļauj katru dienu. Tas saucās būt redzamam. Būt redzamam. Tevi zina, tevi atcerās. Tu visiem jau esi šitā. Labāk pa daudz nekā pa maz. Ja tu gribi, lai tavs bizness attīstās, lai tevi zina, lai tevi redz. Tālūk, tevi atpazīst. Tā tu veido savu personīgo zīmolu, atpazīstamību. Paliec cilvēku atmiņās, par to es runāju. Savā biznesa psiholoģijas kursā. Un stāstu par visām šīm lietām. Strukturēju. Un, protams, jautājums ir, ko tu bļauj, tad, kad tu izēji, jūs sapratāt salīdzinājumu, ja? Tad, kad tu izēji uz tās savas ielas, kad tu izēji ārā, ko tu bļauj, ko tu saki. Tātad, kāds ir tavs piedāvājums? Cik tas ir labs, cik tas ir kvalitatīvs? Kā tas tiek pasniegts? Kā tu uzrunā cilvēkus? Kā tu uzrunā šos cilvēkus? Vai viņi saprot vispār, ko tu viņiem piedāvā? Vai tu saproti līdz galām, ko tu piedāvā? Jo ir cilvēki, kas nesaprot. Es bieži ar tos sastapusies. Vai arī tev vienkārši ir slikts piedāvājums? Viņam nav vērtības. Tas nenozīmē, ka tev ir slikts produkts. Bet slikts piedāvājums. Tu nemāki to pasniegt, iepakot, pozicionēt. Tu saproti, kas tev ir, bet citi nesaprot. Ir īpaši izteikti, tas ir pakalpojumu sfērā. Ka tev nav taustāms fizisks produkts. Tas ir jāmāk nodefinēt, noformulēt un tad pasniegt. Un tad cilvēki sāk tevi sadzirdēt. Plus! Kur tu to bļauj?
vai tevi dzird tava mērķa auditorija? Vai tevi dzird tava mērķa auditorija? Attiecīgi, vai tu bļauj uz pareizās ielas? Vai tu paziņo par sevi un savu lielisko piedāvājumu pareizajiem cilvēkiem? Jā, tā tad arī svarīgi runāt savas mērķa auditorijas valodā, pareizajā vietā, pareizajā laikā. Arī tas ir jāzina un jāsaprot. Plus, vai tu māki pārdot? Kā tu pārdod? Dažādi naudas bloki. Arī psiholoģija. Kā tu sauc cenu? Kā tu pieņem naudu? Bet tas ir atsevišķs stāsts, par to mēs runāsim citā reizē. Bet šie pirmie punkti, par ko es stāstīju, ir ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi un vajadzīgi. Pievērsiet tam uzmanību, pāanalizējiet, padarbojieties. Un redz nevis sēdēt ar domu. Tā kā es tagad sēdēju, ar jums runāju. Un es taču varēju domāt, man balkons stāv vaļā. Es varēju domāt, ja nu mani kāds sadzirdēs. Ko cilvēki padomās? Ja nu kāds sadzirdēs. Bet tieši to pašu teikumu tu vari padomāt mazliet savādāk. Ja nu mani kāds sadzirdēs? Ja nu mani kāds sadzirdēs? Ja nu beidzot mani kāds sadzirdēs? Un pienāks pie manām durvīm, pieklauvēsies un teiks, Vita, es tevi beidzot atradu. Viens un tas pats teikums, vien un tie paši vārdi, savādāk pasniegti. Tu izej ar savu saturu, ar savu reklāmu, savā online biznesā, kļūst redzams un saki, nevis caur bailēm, ja nu mani kāds sadzirdēs, bet ar cerību un ticību. Ja nu mani kāds sadzirdēs, vai arī vēl pareizāk, kaut nu viņi mani sadzirdētu. Lai sadzird, lai nāk, lai piesakās, lai sadarbojās, lai tev ir daudz forši klienti. Tā ir jādomā. It's a mindset thing. Psiholoģija. Pāri visām stratēģijām. Tālūk, mīļie. Piesakojiet, atstājiet laiku, padalieties komentāros, ko jūs par šo domājat. Tiekamies citos video.